Labvakar, dāmas un kungi! Mēdīji, masas un patiesība. Šie jēdzieni manas runas nosaukumā izvēlēti ar nolūku, ar īpašu apdomu, jo šie jēdzieni ir ārkārtīgi nospriegoti, tie ir pielādēti. Tie ir bagāti ar savu vēsturi, taču šī vēsture nav gluži vienkārši arhivāra interese. Tā ir vēsture, kas nes līdzi sev specifiskus mērķus, specifiskus uzdevumus un pašizpratni par to, kā būtu jārīkojas. Šodienas konferences temats ir tā saucamā ceturtā vara, ko latviešu valodā šeit būtu pareizāk jādēvē par plašsaziņas līdzekļiem. Un tomēr es izvēlos tieši tulkojumu no angļu valodas, tas ir masu mēdīji. Un lūk, kas tas īsti ir? Masas un mēdīji. Es pārstāvu filozofijas nozari, un filozofija vada manu domāšanas manieri. Un tieši tāpēc es vēlos pakāpties soli atpakaļ. Filozofija, protams, interesējas par konkrēto, bet tā vienmēr cenšas padomāt arī par vispārīgo. Atskatīties, vismaz solīt, atkāpties un saprast, kas konkrētas domas, konkrētas jēdzienus padara domājamus. Masas un mēdīji. Vispirms jau arī mēdīji. Mēdījis nekad nav tikai. Tas nav tikai kaut kāds nieks pa vidu, kas palīdzēs pārnest no viena uz otru. Drīzāk mums būtu jārunā par kaut ko tādu kā tulku, bet par to vēl turpināšu nedaudz vēlāk. Bet kas ir masas? Un es patiešām gribu uzsvērt šo jēdzienu. 21. un vēl vairāk varbūt pat 20. gadsimta filozofija ir šo jēdzienu vairāk kārt izvirzījusi savas uzmanības centrā. Kas ir masas? Masa nav sabiedrība, masa nav pilsoņu kopums. Mēs nevaram likt vienādības zīmi starp šiem diviem. Masa nav individu pašdomājošu cilvēku kopums. Tas ir kaut kas radikāli cits. Starp citu, salīdzinoši nesen latviešu valodā tika pārtulkots Ortegas y Gasseta darbs masu sacelšanās. Varam arī no viņiem paturpināt kādas domas. Masa ir kaut kas radikāli citādāks 20. gadsimta laikā. Bez šaubām arī iepriekš ir bijis iespējams runāt par cilvēku kopumiem, lieliem cilvēku kopumiem, taču ir kāda būtiska kvalitatīva atšķirība. Masas, 20. gadsimta cilvēka masas, grib kaut ko citu. Tās no vienas puses ir ārkārtīgi pārliecinātas par savu viedokli, kas varbūt pirmajā acu mirklī nešķiet nekas slikts. Taču, ja rūpīgi skatīsimies, filozofiski analizēsim, ko šis masu cilvēks dara, šis dīvainais zvērs, tā ātri vien atklāsies, ka masu cilvēks nereflektē par saviem uzskatiem. Bet varbūt arī tā nebūtu problēma, jo ir vēl kāds cits apsvērums. Masu cilvēks, 20. gadsimta masu cilvēks uzskata, ka viņa nereflektētie spriedumi, viņa pārliecības būtu jāuzskata par visiem pieņemamu patiesību. Kāpēc tas ir svarīgi? Gaužām vienkārši, tāpēc, ka šī domāšanas maniere, masu cilvēka ievirzītā domāšanas maniere ātri vien transformējas. Masu cilvēks, kurš ir absolūti pārliecināts par savu patiesību un saviem uzskatiem, noved pie nākamā soļa, ko varētu dēvēt par tādu kā hipertrofētu realitāti. Ik viss paliek lielāks un pārliecinošāks. Šis cilvēks domā, ka viņam vienmēr būs taisnība un vēlas to pārnest arī uz citām nozarēm. Otrs apsvērums, un to mēs redzam it īpaši šobrīd, ir tā saucamais traibālisms. Arī tā ir masu cilvēka iezīme. Masas, jā, tās varētu būt sapulcējušās ļoti lielos baros, ja tā drīkst teikt. Taču masu cilvēka iezīme ir tāda, ka, lai gan tēlojas individu, kurš par sevi domā un par savām idejām domā, tas tomēr to īstenībā nedara. To varētu drīzāk nosaukt par viltoto individualismu. Un šīs masas, noslēgušās savās pārliecībās, pieņems savu viedokli, savus uzskats par labāko un vienīgo. Tas ir grēks, kuram, diemžēl, ļaujas gan labējie, gan kreisie, gan progresīvie, gan konservatīvie. Un kas tik vēl ne? Masu sabiedrība un masu cilvēks ir pirmais pieturas punkts, kuram es gribu pievērst uzmanību savā runā. Taču nemazāk svarīgs ir otrs, un tas ir patiesības jēdziens.
Mums ir jāsaprot, ar ko vispār ir darīšana. Protams, mēs varam reflektēt par plašsaziņas līdzekļiem, par to, ko ar tiem darīt, kā tos virzīt, kā tos regulēt. Un tomēr man šķiet, ka tas ir filozofijas uzdevums atgādināt par, kā mēs to varētu teikt, lielajām tendencēm. Patiesības jēdziens. 20. gadsimta filozofija, vai vismaz būtiska daļa no tās, pamanīja savdabīgas transformācijas. No vienas puses, bez šaubām, mēs joprojām varam runāt par klasisko patiesības definīciju, kā tā saucamo korespondences teoriju, latviski atbilstības teorija, proti patiesība ir lietu atbilstība īstenībai, arī citus jēdzienus šeit varētu izmantot. Tomēr tas, ko 20. gadsimta filozofijas secināja, ka acīm redzot, kaut kas ir mainījies. Ja var tā teikt, nedaudz vienkāršojot, vismaz divus savdabīgus filozofijas secinājumus izcelšu. Viens tā ir Freida psihoanalīzes konstatējums, ka cilvēks, racionālais cilvēks, kurš sevi uzskata par lēmēju, tiesnesi pats par saviem lēmumiem, īstenībā par tādu nemaz nevaram uzskatīt. Nedaudz vulgarizējot, viņš konstatēja, ka mēs visi esam nedaudz traki. Tas nebūtu nav vienīgais secinājums. Citu starpā gribētu izcelt arī, piemēram, Mišela Fuko secinājumu. Viņa savdabīgo un specifisko interpretāciju. Viņš konstatē, vai vismaz tā to apgalvo, ka it visa sabiedrība savā dziļākajā būtībā esot varas spēles. Salieciet šo secinājumus kopā, kādu pasaules ainu mēs iegūstam. Trakie, kuri cīnās par varu. 20. gadsimta vidu izsaka postmodernās filozofijas izveidošanās, noformulēšana. Un te ir jāņem vērā vairāk apsvērumi. No vienas puses, postmodernā filozofija, tīpaši no konservatīvās domas skatu punkta, tiek pelta. Bet, manuprāt, tā tiek pelta vispirms par to, kādu terapiju tā piedāvā mūsdienu sabiedrības problēmām. Taču ir cita lieta, un tas ir jautājums, cik adekvāta ir postmodernās filozofijas diagnoze. Un patīk tas vai ne, man šķiet, ka diemžēl te ir jāpievienojas. Jo no diena 20. gadsimta filozofija parādīja, ka ir problēmas. Tā apgalvoja, ka tādi jēdzieni kā patiesība, uzticība šiem lielajiem metanaratīviem, pat tādi jēdzieni kā realitāte vai estētika vai labais vai tam līdzīgi ir miruši. Labi, varbūt tie nav miruši. Bet es domāju, ka piekritīsiet, ka tie ir vismaz apdraudēti. Ko tas ir mainījis patiesības jēdziena izpratnē? Savā grāmatā Finis Veritatis ar jautājumu zīmi, tātad vai patiesības beigas, es jautāju, kā mēs varam raksturot šo savdabīgo situāciju, kuru piedāvā 20. gadsimta filozofija. Un man kā filozofam, acīm redzot, zinām atbildību jāuzņemās par priekšgājējiem. Bet jautājums ir tāds, kas notiek, ja filozofija patiesību padara par kontekstuālu. Ja tā apgalvo, ka patiesība vienmēr ir kontekstā iekļauta, ka tā ir atkarīga no telpas, no laika, no kultūras un kādiem tik vēl ne apstākļiem. Tas ir devis un atņēmis. To var saukt par patiesības hibrīdu stāvokli. Un cik dīvaina un paradoxāla situācija izveidojas. Iedomāsimies, 20. gadsimta filozofija ir solījusi brīvību. Tā ar vienu roku dod, bet ar otru atņem. Un ko tā atņem? Tā atņem patiesības jēdzienu. Ja patiesību ir daudz, ja patiesība var būt katram, ja patiesība var būt iejūgta kādā atsevišķā laika nogrieznī, kādā atsevišķā kultūras zipsnī, kādā mirkļa tādā sprādzienā, droši vien radīsies kārdinājums teikt, bet tad jau mums katram tāda tā var arī būt. Bet, protams, tas ir arī kaut ko devis. Bez šaubām 20. gadsimts var sev sist uz pleca un teikt, mēs esam devuši brīvību. Bet tā ir arī patiesības devalvācija. Un tā ir lieta, ar kuru absolūti ir jārēķinās arī sarunai par plašsaziņas līdzekļiem, jeb masu mēdījiem. Salieciet šīs domas kopā. No vienas puses izveidojas sabiedrība, kura ir pārliecināta, ka tā ir patiesība, bet nespēja par to rūpīgi domāt,
No otras puses ir situācija, filozofiskā situācija, kurā patiesības loma nav īsti līdz galam skaidra. Gribētos, lai tā ir, bet vienlaikus tās nav. Gribētos brīvību, gribētos patiesību, bet kā tās vienu ar otru savienot. Šis saudabīgais hibrīds stāvoklis noved pie tēmas, ko varētu nodēvēt par stāstu kaldināšanu un objektivitātes problēmas. Šodien jau ir iepriekšējās runās nereiz vien tika izskanējis frāze fakti vai atsaukšanās uz faktiem. Bet jāsaprot, cik dīvainā stāvoklī Rietumu Eiropas filozofija pati sevi ir iedzinusi un cik dīvainā stāvoklī tā ir iedzinusi arī žurnālistiku šaurā nozīmē, plašākā nozīmē it visus plašsaziņas līdzekļus vai komunikācijas prakses kā tādas. Izveidojas divējādas attiecības. No vienas puses mēdījiem negribas atzīt, ka tie ir. Mēdīji gribētu uzsvērt, ka tie ir tikai mēdīji, ka tie ir kā tāds kuģis, kas vedīs ziņas pie sabiedrības, ka tie sabiedrība informēs, ka tie parādīs faktus, ka tie atklās, kā lietas patiešām ir. Taču man gribētos teikt, ja šie paši mēdīji pieņem mūsu laika filozofiskās noskaņas, šīs pašas postmodernās filozofijas noskaņas, kuras galu galā patīk vai ne, bet tomēr ir izplatītas. Tas būtu maigi sakot. Tā ir jāatzīst, ka notiek kaut kas krietni vairāk. Jā, mēs varam rūpēties par specifiskiem regulējumiem, kā iedrošināt žurnālistus pārbaudīt faktus un tam līdzīgi. Tas ir cēlas rūpes. Taču atcerieties, ko pirms mirkļa es bildu. Vai gan nav tā, ka filozofija ir patiesību devalvējusi un ievedusi kontekstā? Un kādā situācijā mēs tādā gadījumā nokļūstam? Plašsaziņas līdzekļiem patiktos teikt, ka tie rūpējas par objektivitāti, gluži kā zinātne. Patiešām gluži kā zinātne. Patiesības izpratne, klasiskā patiesības izpratne, ko es pirmīt minēju, šī te pati korespondences, atbilstības izpratne, ir vēstījusi, ka patiesība ir tur ārā. Mums tikai atliek izmantot metodes, zinātniskas metodes, un mēs pie tās piekļūsim. Un arī žurnālistika sev to uzliek par nosacījumu, par uzdevumu, par mērķi. Taču, ja no otras puses tā pati sevi ieliek situācijā, kuru raksturo patiesības tā saucamā saskaņotības, ja koherences patiesības teorija, kur apgalvo, ka patiesība mūždien ir nevis attiecības ar realitāti, bet attiecības dažādu izteikumu kopā, tā nokļūst saudabīgā situācijā, kurā te gluži vienkārši ir jāpieņem, ja to tādu vispār drīkst saukt, par fakts, ka tā pati ir stāstu veidotāja. Līdz ar to jautājums ir par objektivitāti. Vai par šādu jēdzienu mēs varam runāt tādā gadījumā, ja mēs esam izvirzījuši, tas ir rietumu filozofija, pēdējā laika rietumu filozofija ir izvirzījusi par galveno saukli vairāk brīvības, vairāk konteksta, vairāk mirkļa. Ja tas patiešām tiek izvirzīts par galveno uzdevumu, ikvienam plašsaziņas līdzeklim būs jāsaprot, ka lietas ir krietni sarežģītākas. Tā pati rada patiesību. Ja tiek izvirzīts uzskats, ka patiesība rodas kontekstā, tad plašsaziņas līdzekļi ir tie, kas veido kontekstu. Un ja tie veido kontekstu, ir tikai viens solis līdz nākamajiem secinājumiem. Un tas ir tāds, ka žurnālistika veido patiesību. Te vairs nav nekādas runas par cēlu faktu noskaidrošanu, par faktu un patiesības pārnešanu pie sabiedrības, pie plašas saziņas, pie informēšanas, pie komunikācijas. Gluži otrādi. Žurnālistika faktiski kļūst par stāstniecību. Ko tas nozīmē? Vairākus noteikti secinājumus. Viens no tiem ir tāds, ka, ja reiz patiesība tiek uzskatīta par tādu, kas pastāv hibrīd stāvoklī, tad jāsaka, ka viss ir atļauts.
Ja jebkas ir tikai stāsts, tad stāstus var radīt un kraut citu virs citas. Bet vai tiešām plašsaziņas līdzekļi to tā arī grib darīt? Tā pārvēršas par ētisku problēmu. Kā jau ir izskanējis 1., 2., 3. un varbūt arī 4. vara. Šo iedalījumu var pārtulkot hierarhiski. 4. vara it kā pēdējā, it kā tas pabērniņš, kas uzrauga, kas seko līdzi un pārbauda. Taču, ja filozofija ir atļāvusies transformēt patiesības izpratni, ja tā ir to degradējusi līdz mirkļa impulsiem, ja tā ir patiesību padarījusi par absolūti atkarīgu no konteksta, kāds būs nākamais solis? Šādai žurnālistikai, šādiem plašsaziņas līdzekļiem nāksies atskārs, ka tie nodarbojas jau ar kaut ko citu. Viņi faktiski ir pārvērtušies par pirmo varu. Kaužam vienkārši, vai gan mēs neesam daudz dzirdējuši un runājuši par informācijas laikmetu, par to, ka informācija esot vara, par to, ka informācija visu nosaka un valda. Ja šādas tēzes tiek pieņemtas, ja šādas tēzes tiek sludināts, tad 4. vara nav nekāda 4. Tā nav nekāds pabērniņš. Tā faktiski kļūst par pirmo varu. Tā ir pirmā un galvenā. Tā ir vara, kura nosaka to, kā mēs domāsim un ko mēs uzskatīsim par patiesu un ko mēs varēsim atzīt par patiesu. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Jo, kā jau pašā savas runas sākumā minēja, filozofija mūždien cenšas pakāpties soli atpakaļ un saprast, kas notiek. Jā, bez šaubām, jau daudz piesauktie regulējumi noteikti var kaut ko darīt, bet vai gan tie nav mēģinājums aizlāpīt grimstošu kuģi ar līmlentu? Varbūt es pārspīlēju, varbūt tik traki vēl nav, bet tomēr tas ir jāņem vērā, tas ir jāpatur prātā vismaz. Jo ik viens, arī mēs paši, esam atblāzmas, tas ir filozofisko domu atblāzmas. Filozofija nemitīgi tiek uzdots jautājums, bet kāda no jums jēga, kā jūs ietekmēsiet? Un bez šaubām filozofija to nedara tieši, tā nekad neiet klāt un nepamāca kādus tieši likumus rakstīt, atvainojiet, tā tam nebūtu jābūt. Taču filozofija piezogas. Tumsas aizsegā, ja, kad Minevas pūce izlidojas, tā piezogas klāt, klauvē pie durvīm un saka, aha, jūs mūs salasījāties, jūs mūs akceptējam, tagad izvēlieties sekas. Tāpēc mani nudien gan biedē, gan mulsina centieni rast risinājumus. Daudzkārt tiek piesaukta, piemēram, kritiskā domāšana kā līdzeklis, kas palīdzēs sakopt plašsaziņas līdzekļu vidi, kā ar to izdosies nokļūt uz patiesības takas, bet vai tiešām tāds varētu būt, vai gan tas nav tikai vēl viens joks garākā stāstā. Ja patiesība tiek pasludināta par kontekstuāli, ja tā tiek pasludināta par mirkļa zipsni, kāda gan jēga vēl kaut ko īpaši kritiski domāt. Mans jautājums, kas mani pašu turpina tirdīt, ir šāds. Protams, mums vajag kaut ko iesākt, bet kā nez ir. Zigmunds Baumans rakstīja, filozofiskais sociologs rakstīja par tā saucamo plūstošo sabiedrību, ja, par modernitātes laikmetu, ko raksturo plūstošums, aizplūšana un nepastāvība. Kā nezinu, bet varbūt patiesības jēdziens nudien ir nokļuvis sprukās, kā tāds kuģa vraks plūstošā upē. Es ceru, ka tomēr nē. Bet taču to ir jāpatur prātā ikreiz, kad mēs runājam par plašsaziņas līdzekļiem. Tie nav tikai mēdīji, tie ir kaut kas krietni vairāk. Paldies!